Un aiziet. 1-0. Skrienam tātad. Supernaturāls ļoti ātri iepirkušies Rivena aizmirst trinketu. Bet tas nekas, mēs jau nepārmetīsim. Maokais joprojām nav iepircies. Tas ir dīvaini. Nē, viņš tomēr pērk, jā. Armoru 5 pati trinkets. Tātad komandas Supernaturāla olas jau ir ļoti tālu tikuši. Izskatās, ka viņi pavisam noteikti ir nobrieduši inveidot. Un Oriāna nepaspējas novārdot, viņi tiek izķerta. Jā, Oriāna iztērēja gan flashu, gan arī nomirst, nedod flashblodu Kodmonu. Ļoti labs un patīkams sākums komandai Supernaturāla olas. Pateicoties viņu ātrējai iepirkšanās, viņi paspēja nokļūt bušā un noķert Oriānu. Redzēsim, vai šis skills ļoti ietekmēs spēli, jo Kodmons jau ir ieguvis gan Gorans ringu, gan mana kristālu. Ja es atceros, tad jā, 400 golds pēc flashblodu. Jādomā, vai viņam tiešām vajadzēja mana kristālu, varbūt vēl viens Gorans rings būtu bijis noderīgāks. Bet nu, tā ir katra savu izvēle. Nav gluži pareizi vai nepareizi izvēļi. Viss atkarīgs no tā, kā pavērsīsies spēle. Tātad AD karīs un supports palīdz savam džunglerim. Un izskatās, ka Rivena viena pati ņem vilkus, tā ka viņai būs level advantage pār Maokai. Vispār tas ir ļoti pārsteidzoši, ka Maokais nedarīja tieši to pašu, jo viņš ar saviem saplīgiem to var diezgan efektīvi izdarīt. Tā kā redzēsim, kā tas ietekmēs lainus. Jā. Tad Rivena ar jau level 2 dodās uz lainu, bet Maokais arī jau ir dabūjis level 2, tā kā viņš pārāk daudz nezaudēs. Vienīgi tas, ka Rivena ir iepirkusies, viņai vairāk potu un vārds jau līdzi. Tātad skatāmies, Hekarims jau ņem sarkano bufu. Pieļausim, ka viņš jau plāno ganku toplainā. Tā arī izskatās, ka notiks. Jā, viņš jau dodās uz toplane, Maokajam nav vārda, viņš nav gatavs šādam notikumu pavērsienam. Rivena iegūst trešo levelu, kas dod viņai stun, bet viņai to netrāp, jo Maokais skrien tīri izpriekš. Jau klāt ir Hekarims. Un jā, Maokais ar Q palīdzību un flashu pamanās aizbēgt tomēr no ganka. Ļoti labs ganks no Hekarim puses. Flash ir iegūts. Un tagad vajadzētu Hekarim drīzākajā laikā atkal atgriezties šajā lainā un izmantot šo faktu, ka Maokajam nav pieejams flash, prot viņam ir ļoti maz manas. Tā kā viņš nespēs pārāk izmantot vai nu Q vai W. Visticamāk, ka tikai vienu mobiem. Protams, jāatcerās, ka Maokajam vēl joprojām pieejams ir teleports. Tā kā viņš būs apakaļ lainā uzreiz. Vai arī viņš izvēlās iet visu ceļu. Šādi Rivena iegūst milzīgu fermas pārsvaru un arī pieredzes pārsvaru pār Maokai. Hekarims joprojām ir tuvu toplēnam, tā kā viņš ir gatavs gankot arī jebkurā brīdī, kad Maokais atgriezīsies. Tāpat laikā Sežoni arī ir top pusē un tikko ir paņēmusi lopu. Tā kā viņi ir 4. līmeni, arī var potenciāli jau meklēt tādu ganku. Tātad Maokais atgriežas lainā un Hekarims jau ir klāt. Negaidam nemirkli, tā teikt. Tāda Rivena iet ļoti agresīvs Maokai. Mēs zinām, ka Maokajam nav flash. Vai tiks izmantot flash, lai nogalinātu Maokai? Izskatās, ka tā varētu būt.
Ak, nē, Maokais dzīvo un Riven mirs. Ļoti neveiksmīgs gangs. Rivenai vēl bija flash pieejams, un tas varbūt viņu būtu izglābis. Bet viņa izvēlās to neizmantot un nomirst Tornim. Tā arī neiegīstot killu uz Maokai. Ļoti veiksmīga epizode komandai Wi-Fi Homeless. Netik veiksmīgi komandai Supernatural Olas. Redzēsim, kā tas ietekmēs turpmāko notikumu gaitu. Tāda izskatās, ka vidū ir diezgan garlaicīgi. Neviens pots nav izdzerts. Abi laimīgi fermo. Izskatās, ka Kokmos ir gan vairāk safarmojis, gan paspējis jau iepirkties bijis. Manuprāt, ka brīdī, kad Oriāna izlēms iet apakaļ, lai iepirktos, tas noteikti zaudēs diezgan jūtamu daudzumu fermus. Tad Kokmos nebaidās nebūt harasot Oriānu ar ultimātu un pārējo skill palīdzību. Un Oriāna ir jāuzmanās. Kad Sežāni dodās uz vidus pusi. Bet izskatās, ka nedosies gankot. Un tā vietā paņems Pinkvardu. Vai arī nē, pat ne to. Tad Pinkvards stāv tur drošībā. Un komanda Supernatural Olas pusi noteikti zina par Sežāni atrašanās vietu. Tātad Rivena cenšas būt ļoti uzmanīgi, ja nu gadījumā kāds ir tuvumā. Lieki neriskēt to viņa tuvumā. Tad Maokais cenšas harasot Rivenu ar Q. Bet pagaidām Rivena ļoti veiksmīgi izmanto savu shieldu, lai izvairītos no šī damage. Rivena iet diezgan agresīvi uz Maokai, izmantojot faktu, ka viņš tikko izmantoja Q. Tad botlēnā noteikti cīņa. Un Sežāni ir klāt. Sežāni ļoti labi strāv savu ultimātu. Varus ir izmantojis savu flashu. Trešs arī izmanto savu flashu. Un gandrīz vai nogalina Sežāni, bet tomēr mazliet pietrūkst. Tad viņi atrod vēl vārdu. Un tagad komandai Supernatural Olas nevienam no botlane nav flash pieejams. Arī šis fakts, ko es noteikti būtu jāizmanto. Tīpaši ņemot vērā to, cik nemobils ir Varus. Viņam nav neviena movement speed buffa, nav neviena dasha nekāda. Tātad jau ir 8,5 minūtes pagājuši, pavisam noteikti drīz kādu no komandām varētu izdomāt, ka jāmēģina Drakes dabūt. Kāda Oriāna cenšas farmot, bet Kokmos izmanto savu milzīgo range, lai viņu harasot. Sežāni iegūst savā īpašumā sarkano bufu. Un visticamāk, ka centīsies vēl platforma, kamēr nav vidū nevienu. Atkal Riven dodās agresīvi ļoti labi. Kāpēc grāmatas uztais damage, aiziet prom, neļauj pretiniekam atdarīt ar to pašu. Tad Sežāni ir vidū, platformās mazliet zem torņa. Bet tā kā Kokmolam ir zilais būs un ir tiers, tad viņš pavisam noteikti mēģinās harasot arī Sežāni. Netaupīs manu priekš Oriānas. Tātad, laikam jāsalīdzina mazliet fermas, jo komanda Supernatural Olas ir priekšā pār 1000 zelta. Bet killu skaits ir pilnīgi vienāds. Tātad, toplēnā 60, Maokajam 78. Rivenai, kas ir 29 fermas. Jau tikko samazinājās uz 13. Džungļos Sežāni krietni vien vairāk ir farmojis nekā Hekarim, bet Hekaram ir bijis viens veiksmīgs gangs. Tagad tas viņam plusiņš. Un nabaga Kokmos iesoļo tieši iekšā Sežāni. Un tiek turpat tās arī nogalināts.
Ļoti interesants pavērsiens. Tātad tagad komanda Supernatural Walls ir palikuši mazākumā, un viņi izcimāk, ka nemēģinās Drake ņemt. Lai gan viņi pirms tam jau bija ļoti labā pozīcijā, lai to darītu, bet Kog'Maws pārķerts, un visi viņa plāni tiek atcelti. Tad izskatās, ka pilnīgi visos lainos komanda Supernatural Walls permo labāk nekā Wi-Fi Homeless. Wow, Džana ļoti labi izmanto savu ultimātu, lai neļautu Rivenai engageot gan viņu, gan Oriānu. Hekrims dodas ļoti agresīvi, ļoti dziļi. Varus ultimāti trāpa vairākiem biedriem no Wi-Fi Homeless. Tiek izmantoti flashi, un gan Džana, gan Kalista ļoti mazām dzīvībām izdzīvo tomēr. Sežani cenšas nocis Hekrim, bet to nespēja. Laikam dosies palīgā Maokajam dabūt Kog'Maw. Un trešs ar savu lātēnu izglāb biedru. Un tas arī ar to beigsies. Komanda Wi-Fi Homeless iegūst gan Drake'u, gan vēl 2 killus. Un iegūst 700 galvu pārsvaru pār saviem pretniekiem. Tā kā ļoti veiksmīga epizode komandai Wi-Fi Homeless. Un Supernatural Wallām būs jāsaņemās. Un jāpārdomā savu teamfight stratēģiju. Tad skatāmies Maokais izskatās, ka mēģinās uzbūvēt Righteous Gloriju, kas viņam pavisam noteikti ļaus labāk ar komandu engageot. Ir arī nedaudz armošs pret Rivenu, kurš vēlāk kļūs par Frozen Heart. Sejuani tikko pabeidz savu džungler itemu un būtus nopirka. Ļoti labs pirkums viņai. Viņi varēs būt vairāk vietās reizē, patatoties savai mobilitātei. Oriāna ir iegādājusies Athene's Holy Grail, kas palīdzēs viņai ar manu un cooldown reduction. Damage daudz gan viņš nedod, bet no viņam ir citas priekšrocības. Tad izskatās, ka Kog'Maws ir ļoti tuvu, lai pabeigtu Blood & Echo. Mazāk kā 700 galvu nepieciešams vēl, lai to pabeigtu. Turklāt tiers jau ir bijis viņam ļoti ilgi kabatā, tā kā jau vēl 10 minūtes un visam noteikti jau būs sasnakots. Tātad Varus ir iegādājis arī tieru. Tikai redzēsim, kā tas viņam strādās viņu labā. Tas pavisam noteikti ir neliels tā kā apgrūtinājums. Vismaz lēnā, jo 700 zelts ir iegādāt tikai tāpēc, lai būtu manas, un tas nedod nekādas status cīņai. Tātad skatāmies, kur atrodās džungleri. Ļoti agresīvi Maokais dodās uz Rivens. Nebaidās no lane bullija. Vēl ļoti pārsteidzoši. Gārību nebūtu jāuzmanās. Tad redzam, ka toplainā viss ir mainījies pēc tam, kad Maokais ir iegūst 2 kills. Vienu killu un vienu assist. Pēdējā Drake'fightā pirmo killu un Riven patēpēja. Tad Sejuani inveido pretinieku džungļus, Hekrims viņu atrod, bet neizskatās, ka kāds atskatāt Kog'Maw. Nē, tomēr visi dodās uz Sejuani pusi. Bet Sejuani izmantos savu charge, lai tik pārsienē un būtu drošībā. Maokais izdomā ļoti agresīvi doties uz Rivenas. Jautājums, vai viņam palīdzēs kāds? Izskatās, ka nē, tiek atsevišķi Riven tiek sistēma. Wow, tas netrāpa ultimāts, bet tas nav tāpēc, ka viņš netrāpīja, tāpēc Kog'Maws izpašoja. Tātad Kog'Mawam palicis vēl ir tikai Ghosts kā izpēkšanas rīks. Tātad izskatās, ka gan solo lane, gan junglers ir krietni stiprāki komandai Wi-Fi Homeless. Un botlēns laikam nav gluži vēl izvēlējies cīnīties, lai mēs redzētu, kurš ir stiprāks. Tātad Kalista iegūst second buff, kas viņai pavisam noteikti palīdzēs gan lainā, gan iespējams nākamajā cīņā par poķi pēc pusotras minūtes.
Tad, bet par spīti zaudētajiem kiliem un nāvēm komanda Supernatural Wolves ir priekšā zelta ziņā, pateicoties savai fenomenālajai farmošanai. Kā redzam, pilnīgi visi lēni ir priekšā farma ziņā, atskaitot džunglu. Tūlīt izskatās, ka visticamāk, ka šis toplēna turrets arī tiks iegūts. Un tas jau būs otrais turrets komandai Supernatural Wolves. Jā, tiek iegūts vēl viens turns, kas vēl nedaudz palielina pārsvaru par komandu Wicked Homeless. Riven dodās ļoti agresīvi, izmanto uzreiz savu ultimātu. Un jāizskās, ka Riven iegūs killu. Lai arī varbūt mākais spēs viņu izskaitot. Kā zinām, viņam ir pieejams, varbūt pasīvais drīz būs. Viņš ir autotek, var uzhīlot 7% savu dzīvības. Ja viņš ir dubults vai spēs izvairīties no šausmas, jā. Tātad Rivena pārāk daudz čeiso mākāju, atnāk Oriana un palīdz nogalināt Rivenu. Trešs tikmēr mēģina liekt pretiniekiem redzēt, kas notiek uz kartes, iznīcinot tās vārdu. Redzam kociņu, bet latviski laikam. Tātad tiek noķert Orianu, bet gluži nepietiek damage hackeriem un kopā ar Kog'Maw, lai nogalinātu Orianu. Un ierodās jau Maokais ar teleportu. Neliela neizdo, tā kā varbūt nevienprātība no komandas Wicked Homeless. Viņi īsti nespēja izlemt pēc kura no mērķiem doties. Tā kā viņiem tāda neveikla staigāšana apkārt sanāca nedaudz. Un Supernatural Wolves pavisam noteikti cenšas izmantot, cik vien var. Tādējādi viņi atrod Džanu, iegūst vienu killu. Un mēģinās arī noķert Kalistu, kas viņam izdodās ļoti skaists Q no Varus puses. Max range trāpīja pa pēdējo pikseli bez mazai. Tātad viņi zina, ka puķis ir ap, viņi ir pilnībā gatavi to arī paņemt. Un neizskatās, ka komanda Wicked Homeless spētu kaut ko padarīt šajā ziņā. Tad viņi redz Sejuani. Vai Sejuani, manuprāt, viņus neredz gluži. Jā, viņai vārdu nav, šeit nav, tā kā gluži uz aklo lekt iekšā arī negribās. Un Rivena paņems trešo jau turretu komandas Supernatural Wolves labā. Tātad Wicked Homeless toplaners ļoti prasmīgi piefiksēt reika timeri. Neesmu drošs, vai Riots ir tā kā iecerējis, ka visi zina, kad tiek nosists poķis. Bet, nu, tas tā kā tiek visur pielietots gan solo, jo gan team spēlēs. Tā kā visiem noteikumi vienādi. Tātad arī komanda Wicked Homeless iegūst pirmo torni, kurš krīt augšējā līnijā. Tikmēr Džana mēģināja iegūt nogalināt Pinkvardu, bet viņai tas neizdevās. Tik cik aiznāga trūka, lai to pabeigtu. Tiek nodot zilais būs Oriannai. Tātad visi izskatās, ka pilnīgi visi vēlās mazliet pafarmot, iegūt vēl kādu itemu. Un tad kaut kad varbūt meklēt arī kādu cīņu. Tad Varus ar trešu dodās pēc vārdiem. Viņiem mazliet bail atrasties lainā ir, respektējot iespēju, ka Sejuani varētu gankot. Tad mazliet stagnātisks. Viss paliek, spēlētāji fermo. Varus dodās pēc Kalistas, uzreiz izmanto ultimātu un trāpa. Fantastiski. Krešs uzreiz izmanto Varus trāpīt ultimātā, trāpīt huku. Un pilnībā izķer Kalistu. Es zinu, ka Varus paspēja kādā brīdī zaudēt diezgan daudz HP. Ņemot vairāk, cik ļoti skaisti viņi tika izķert.
Labi, kills ir kills. Un Kalistai būs mazliet jāpagaida, līdz viņa atkal varēs doties farmot. Tad spēles ātrums ir mazliet mīrinis. Neviens nekur neskrien, neviens nekur necenšās izdarīt milzīgi. Visi cenšās būt pēc iespējas uzmanīgāki. Džungli ir tīri campus. Solo lane spēlētāji tik nopušo un dodās kaut kur citur meklēt laimi. Vēl 3 minūtes līdz puķim. Tā vēl ir diezgan daudz laika. Rīna viena pat pretnieku džungļos, bet viņai gana daudz rīku, lai tas nebūtu. Iespējams viņi tik viegli noķert ar Trešs dodās izdarīt vārdus, kamēr vārdus slēpjās drošībā. Ļoti uztraukušās abas divas komandas izskatās. Neviens negrib riskēt. Tiešām rodās sajūta, ka viņi... Nē, Kalis tomēr mēģināja tā kā kaut ko izveidot. Pārāk veiksmīgi. Un Kodmals ļoti fantastiski un ātri noķēra vēlu. Tā kā neko daudz nespēs paveikt šī filmā. Tāda izskatās, ka abas divas komandas ir savākušās kopā. Un varētu, nē, tomēr laikam nebūs neviena cieņa. Visi atkal izklūst un atgriezīsies pie nedaudz fermošanas. Laikam gaidīs nākamo dreiku, kas būs pēc pusotras minūtes. Apskatīsimies, cik staku ir Kokmalam. Tagad vēl tikai nedaudz, 720 no 750, vēl mazliet. Un stakošana būs pabeigta. Viņš iegūs Angels Staff, lai viņu saucās. Es pat nezinu, kā saucās atviedotā daļa. Tātad līdz dreikam ir mazākā minūte, un abas divas komandas centīsies iegūt. Wow, ļoti agresīvi dodās uz priekšu. Malkas izmanto flashu, bet Kodmals izbēg no viņa vēriena. Bet viņi samierināsies arī ar trešu kilu, kas viņiem ļaus pirmkārt gan iztīrīt vārdus. Gan varbūt nedaudz pasiežot vidustorni, bet izskatās, ka Malkai esat, nē. Kogmala esamība krietni vien... Malkais iet ļoti agresīvi iekšā uz Rivenas. Rivena tiek noķert un nolakot. Tikmēr Hekrims cenšies kaut ko paveikt, bet viņam nav gluži daudz damage. Tādu varus kopā ar kopīgām pūlēm kopā ar Kogmalu piebeidz Malkai, kurš nedaudz par dziļāk aizem tureti. Un izskatās, ka komandas supernaturāls dosies pēc puķa. Jo tikko notika izmaiņa 1-1, bet pārējā komandas supernaturālos viņi neko daudz nav zaudējuši nekā Pēneman ziņā. Arī ultimāti vēl ir pieejami. No trešā un Kogmala un Rivenas. Tā kā viņi pavisam noteikti jūtās priecīgi par vēl vienu iegūt poķi. Tas ir trešais šajā spēlē, bet otrais viņiem. Un golda starpība ir kļuvusi par 2,5 tūkstošiem, 2,5 tūkstoši šķiet. Komanda Wicked Homeless un Supernatural Olas. Tātad skatāmies uz milzīgiem pirkumiem, kas ir notikuši. Sežāni ir nopirkusi, iegādājusies Varmugas. Oriannai ir Deathcaps.
Un tas arī laikam ir tas svarīgākais. Varus ļoti agri iegādājies Last Whisperu un pabeidzis Manamonu. Viņa vēl uz takošanu noticis, kamēr arī būs Muramanu. Seraph's Embrace saucās otrā daļa Archangel Staffam. Tā ļauj izmantot aktīvi šo itemu, lai iegūtu šildu, kas ir procentuāls no esošās manas. Tātad gaidām nākamo sāsinājumu, jo vērojot, kā pirms tam komandas spēlēja, viņas tā vien likās ļoti pragmatiski, ļoti uzmanīgi un lēni spēlēja un gaidīja puķi, kamēr būs, kā teikt, kaut kas tā vērts, lai cīnītos. Un man ir aizdoms, ka kaut kas līdzīgs atkal notiks līdz nākamajam puķim. Vai arī potenciāli baronam. Skatīsimies un vērosim. Sežoni ļoti agresīvi dodās ar ultimātu. Orion izmanto savu ultimātu arī. Un kaut mals kritīs. Ļoti skaists spēle. Skatīsimies, jā, tomēr viņi nedabūs Orion apakaļ. Bet es ieteiktu komandai Wicked Homeless tagad mazliet atkāpties. Atgūt dzīvības. Jo izskatās, ka komandas potenciālos būtu ar mieru arī cīnīties tagad. Par spīti tam, ka viņi dabūja Kodmā, viņi tomēr iztērēja divas ļoti nozīmīgas ultimātas. Un iespējams, ka teamfights pagrieztos viņiem nevēlamā virzienā. Tā kā viņi nodemonstrē to, cik ļoti agresīvi viņi spēja būt, cik ļoti bīstami viņi spēja būt. Bet tāpat laikā viņi parāda arī, ka viņus var noķert un viņu agresivitāti var sodīt. Tātad viņi atkal ļoti agresīvi dodās šoreiz pēc Hekrimajā. Hekrims izmanto ultimātu, lai tiktu prom. Sežānī tikmēr tanko ļoti daudz hitus un tiek malkais noķerts. Wow! John izmanto ultimātu, bet tieši tajā pašā brīdī Riven izvēlās flashot pār sienai, iegūst vienu killu. Kalista šobrīd izstās ļoti stipri. Ļoti daudz damage nāk no Kog'Maw. Un komanda Wicked Homeless ļoti veiksmīgi atkāpjās. Bet tas, kas notika, Orion netrāpīja ultimātu. Es neatošu, kāpēc. Džana izmantoja savu ultimātu, lai apturētu pretiniekus, un tajā pašā brīdī, kad Džana izmantoja ultimātu, uzreiz Riveni ieplušoja iekšā un centrās paņemt vairākas kills. Diemžēl iegūt tikai vienu un uzreiz tikai nonāvēta. Tātad ļoti interesanti. Zelta atšķirība ir sarakusi līdz 1500. Tā kā skatīsimies, kā izvērtīsies turpmākie cīņi. Puķi būs pēc mazliet vairāk kā pusotras minūtes. Izskatās, ka Džana šeit kādu laiku pavadīs, kamēr satīs vārdus. Laikam vajag iegādāties attack speedu šim nolūkam. Tāda izskatās, ka viņš šoreiz ļoti laicīgi izvietos savus vārdus un tik ceļā no pretinieku vārdiem. Un iespējams, ka sarīkos slāmetas priekš pretiniekiem. Viņi ir ļoti labā pozīcijā, lai to izdarītu. Un es jau to esmu teicis, nebaidos atkārtot, nav jābaidās nosist supportu. Ja tu to vari izdarīt, salīdzinoši vienkārši ātri un bez liekām briesmām. Ja viņš viens pats dodās vārdot, tas nekas viņš ir tancīgs, sit viņu nost. Ir tīpaši jo vēlāk spēlēt tas ir, jo vieglāk tas kļūst. Tad, ka listas ir torni, ko es noteikti to tūlīt jau arī iegūs. Tad tas jau ir trešais tornis komandai Wicked Homeless. Tā kā viņi šajā ziņā izlīdzina rezultātu un trešu trāpa. Lūku pa Orionai nākās flashot, bet viņa vēl joprojām nav drošībā. Tikmēr frontlines no Wicked Homeless dodās uz priekšu. Orion atkal netrāpa ultimātu, tāpat nelaime. Tikmēr Riven dodās iekšā atrod Orionu.
Izskatās, ka mēģinās atrast vēl kādu. Jā, Džana tiek noķert situācijā, kurā viņa nevēlas atrasties. Un arī Sežāni izskatīs, ka varētu vist. Sežānī krīt. Un komandas Supernatural Olas drošsirdīgi turpina skriet pakaļ pretinieku čempioniem. Dogmosies fantastisku ultimātu nosnaipo Maokai un iegūst 4. killu šajā situācijā. Tad Supernatural Olas iegūst 4 killas. Tā izskatās, ka ne pret 1, ne pret 3. Jā, 3 no viņš cīņas sākumā. Un iegūst arī 3. poķi, kas ir moments pie buffs. Ļoti, ļoti svarīgs breiks priekš komandas Supernatural Olas. Un kopumā ļoti veiksmīga situācija šai komandai. Vairāki killi, zaudējot tikai un vienīgi supportu. Tad skatāmies varus bildi, viņam ir 2 BF svardi. Tad viens no viņiem kļūst par Infinite Edge un otrs kļūst par Bloodthirster. Interesanti, kuru no abiem viņš pabeigs pirmā. Tad viņš paļaujās uz attack speed no sava pasīvā. Un, ja kāds nezina, tad varus par katru nonāvēto miņonu iegūst attack speed buffu. Un lielāku buffu, ja ir nogalināts kāds no čempioniem. Viņš iegūst vai nu killu vai assist uz čempionu. Tad ir radies 3,5 tūkstoši, mazliet vairāk zelta starpības starp abām komandām. Par labu komandai Supernatural Olas. Maokais ir pabeidzis savu Frozen Heartu. Oriāna iegādājusies vēl vienu un industri vārdu kautu. Izskatās, ka Kalista ir pabeigusi USS un dodās uz Botarika virzienu. Džanai tikmēr ir pabeigts Aegis un pavisam drīz jau būs arī Lokets. Tikmēr otrā pusē Rivenai ļoti daudz damage šķiet. Viņai ir Last Whispers, Yomu's Ghostblades un Hydra. Ravenas Hydra. Tā kā viņi ļoti daudz damage varēs spēt veikt, ja viņi tiks atstāt nepieskatīgi. Tā ļoti agresīvi dodās uz priekšu Maokais. Man to Righteous Glory. Riven tikmēr sānā ir gatava lekt iekšā, bet vārds ir redz tā kā. Gluži Exsmitīs. Nedaudz netrāp savu ultimātu un tiek noķerts Maokais. Viņam ir, ļoti skaists ultimāts no Oriānas puses. Ļoti daudz dzīvības zaudē komanda Supernatural Olas, bet tas nav gluži pietiekami, lai zaudētu teamfight. Un Kalista cenšas doties vēl uz priekšu. Bet, jā, izskatās, ka varus dabūs. Ļoti labi nospēlēja Kalista kopā ar Džanu, iegūst killu. Rivena tikmēr ir kaitinoša un fermo miņons, tādējā neļaujot pretiniekiem pušot lēnu. Pateicoties viņas cooldown reduction, viņa visu noteikti spējas aizbēgt, jebkuras pakaidzīšanās mēģinājumu. Un Rivena joprojām cenšas būt kaitinoša. Un pārdroši flešoja iekšā un atrod Oriānu, un izskatās, ka arī aizbēgs. Jā, šoreiz tomēr Džans ultimāts palīdzēja mazliet Rivenai aizbēgt prom no Kalistas. Bet, nemainosim Džanu, viņi nezināja, ka Oriāna tik ātri nomirs. Tad atkal visi atgriežās savos lainos, mazliet pafarmā, mazliet nomierinās. Un mēģinās savākties kopā atkal uz nākamo cīņu. Tad Riven uzbūvēja Sunfire Cape, ļoti interesanti. Džana ir pabeigusi Locket of Fire un Solari. Oriāna pabeigusi Zoņa Hourglassu. Ļoti svarīgi pirkumi. Tad nākamais Oriānas items vajadzētu būt Voidstaffam, lai viņa spētu vēl mazliet vairāk damage taisīt. Tad Kog'Maws ļoti spēcīgs. Viņam ir Ludenseko, viņam ir Serafs un Bēs, viņam ir Voidstaffs.
Viņam vēl ir ļoti daudz magic, penetrations, iekš Halting Geyser un būtiem. Tā kā izskatās, ka viņš pa visiem gan izsita true damage. Jāpievēršam uzmanību fermām, tad redzam, ka pilnīgi visu lēni super ir priekšā komandā Supernatural olas. Atskaitot junglu. Nē, junglus arī pat vienāds jau ir. Botlēnā, ka listi mazliet pafarmojas vairāk nekā Varus dabūjas pēdējā laikā. Tātad Supernatural olas jau ir ieguvuši redzamību pie Barona. Un iespējams, ka komandā Wicked Homeless ir mēģinājis to atgūt. Kalista pabeidz Botlurku un iegādājas Pinkvardu. Jā, jau sāk spēlētē tuvoties saviem ideālajiem bildēm. Tad jau drīz vairs nebūs nekāda nozīme goldā starpībai. Visu izteiks tas, kā viņi spēs izspēlēt teamfights. Tātad puļs būs pēc 3 sekundēm, 2, 1. Ja tā teikt, tūlīt būs gatavs. Un ja Wicked Homeless ļoti divi skaisti vārdi. Es pateiktos ļoti daudz informāciju par pretinieku pozīciju. Tikmēr toplēnā ir mākais pret Livenu. Livena ir level 18. Jau level 18. Kamēr mākais cīnījās un centās engageot, tikmēr Livena farmoja. Un mākais teleportējās, bet teleports tiek atcelts. Sejuani, 4 cilvēku ultimāts. Kogmos aizplašo, bet Varus vēl turpatās pie Sejuani ir. Kādam jāiet palīgā pie Sejuani, diemžēl nē. Pa 2 Kogmos plus Varus tomēr noslaptuvo Sejuani nebadzīgi. Tikmēr Kalista veiksmīgi čeiso Faker un Molnīgi uz vēl vienu killu. Wow, ļoti skaisti nospēlēt Kogmos. Izmanto savu nedarbīgi garo reinu. Tādējādi nodūrināt Kalista. Un iespējams, ka pagriežot visu situāciju uz otru pusi. Rivena iet ļoti agresīvi uz Maokai. Un izskatās, ka tomēr attāpsies no Rivenas. Wow. Arī izmanto zoņas, bet tomēr Kogmos viņu atrod, iegūst killu. Un tagad kopā Varus dosies pēc puķa, kas jau būs 4. viņa komandā. Wow, jā, Riven atrod kaut Maokai, bet tomēr laikam nedabūs killu. Maokais izmanto flashu, lai izglābtos. Bet, tik un tā, viņam viss ticamāk paņems par to torni. Viņi arī dabū, tas ir 4. tornis viņas komandai. Un viņam visu laiku turpina stanot gan džungļos, gan lainā. Tā teikt, ļoti izmantot to, ka viņi ir priekšā. Jā, 350 fermas 38 minūtēs. Tas nebūtu nav slikts rezultāts. Ļoti jāatceramies, ka apmēram 20 fermas ir līdzvērtīgas 1 kilam. Jā, varam redzēt, cik ļoti stipra Rivena ir salīdzinot ar pārējiem. Un Rivena nolēma noslapkavots pretinieku supportu. Tad gan bija tāpēc uz vietas. Un jā, viņi arī nekaunēsies pamēģināt savus spēkus ar Maokai. Un jau ir ieradies palīdzība no Kogmala. Bet arī Wicked Homeless ir ieradies un taisa damage Kalista ļoti skaisti spēlē. Cerams, ka dabūs Rivena. Jā, Rivena noķerta tiek iegūts kills. Orienai vēl joprojām ir pieejams ultimāts, tas ir jāatcerās. Tad trešā atrod Sejuani ar foku, bet Varus ultimāts apturēs šo pakaidzīšanos. Un tad jāskatās, vai komanda Wicked Homeless. Nē, tomēr nē.
ļoti gudri atkāpjās pēc tam, kad Varus strāp par Q, jo viņi zina, ka vēl pēc pāris sekundēm būs vēl viens tāds pats, kas jau būs nāvējošs. Tad Kalistē ir ļoti daudz lifesteals. Pieļaut, ka viņi varētu paņemt vilkus, viņam būtu full HP. Bet, nu, iespējams, ka viņi arī vēlās kaut ko iegādāties. Jā, uzreiz iegādājās Last Whisper. Tā teikt, ne no kā momentā Last Whispers. Tātad, Varus arī safarmojas savu Muramanu un kā ir kļūst par Manamūnu. Ļoti daudz damage viņam būs uz autoatakiem, uz single target spēlēm. Oriana iegūsi Void Stuffu. Tā teikt, visi ir gatavi late game'am. Visi ir iegādājušies to, ko viņiem vajag. Svarīgākās lietas vismaz. Un viņi tagad gaidīs, kad būs iespēja cīnīties. Kā jau sākumā teicu, ka manuprāt late game'ā stiprākie ies komandā Wi-Fi Thomas. Bet, nu, redzēsim, kā tas viss izvērtīsies. Vēl spēle nav beigusies, un komandam Supernatural Walls ir nedaudz priekšā zeltā. Tas viņiem, protams, noteikti palīdz. Ir arī vairāk puķi iegūti. Tad gaidīsim, kas nu norisināsies. Tad Rivenas klipu šo top lane. Izmantojot to, ka neviens no pretinieku komandas 1-1 ar viņu nespēja cīnīties. Un viņai pretī dodās Mākais, kurš varbūt nespēja cīnīties, bet vēl kādu veidu spēja pret viņu izdzīvot. Nu jau pavisam drīz kādai no komandām varbūt vajadzētu sākt domāt par Baronu. Bet, nu, tas vēl laikam tikai priekšā būs. Tad Riven dodās apkārt laini. Tur neko neatradīs. Mazliet tā kā vēl pagaidīs būšā. Varbūt tāds vērtīcīgs muļķīts mēģinās farmēt to vēju un varbūt viņi dabūs free-kill. Kaut kā te brīdī saprast, ka viņi sapratīs, ka tā gluži nebūs un jāatdodās no šo vēju. Tātad, komandai Supernatural Walls gandrīz nekāda vižana nav uz Baronu. Tā kā ļoti interesanti, kā varbūt Wi-Fi Thomas to mēģinās izmantot. Vai arī varbūt viņam nav nejausmas, cik ļoti maz redz Supernatural Walls. Izsies, ka viņi vāksies pēc Drake'a, kurš būs vēl pēc tikai 45 sekundēm, un Rivena jau ir pie pretinieku torņa. Inhibitor torņus tiešām vajadzētu kādam aizsargāt. Ko arī Mākais gribētu darīt. Tāda abas divas komandas gaida, kad būs puķis, un lai dotos par to cīnīties. Tāda Rivena ir aizgājusies atpakaļ, ir iegādājusies Guardian Angelu, un dosies komandai palīgā cīņā par puķi. Šādi Mākajam šobrīd vajadzētu nojaust, kur atrodās Rivena. Un kur ir tas, kur viņam vajadzētu atrasties. Viņš iedās atpakaļ, viņš iegūst movement speed bufu no Famguardiem. Viņš varēs ļoti ātri iespēt pretiniekos. Tāda Riven atkal izvēlās nostāties nedaudz sānis no komandas. Mēģināt varbūt uzbrukt pretiniekiem no sāna. Tad viņi atrod Orianu, bet netrāpa ultimātu, kas tā Oriana izdzīvot. Džanna izmanto ultimātu, lai atvairītu Orianas uzbrukumu. Un tas nozīmē, ka Oriana netrāpa savu ultimātu. Tikmēr Rivena bez maz vai viena pati pret vairākiem drošsirdīgi dodās iekšā un cīnās.
Tad mākais mēģinās dabūt varbūt vismaz kādu sev līdzi, bet tas viņam arī neizdevās. Tagad iegūti 3 kili. Supernaturālos 3 nogalinājuši, 2 tikai palikuši dzīvi. Tas nozīmē gan poķi, gan arī iespējams inhibitori. Ņemot vērā death timers, tas pavisam noteikti varētu būt bijis iespējams. Bet izskatās, ka komanda Supernaturālos to nemēģinās darīt. Laikam izdomājuši, ka tas varētu būt pārāk riskanti. Un vienkārši mēģinās pafarmot, iztīrīt vižanu un iepirkt jaunus itemus, kas ir tikko sapelnīti. Tad ļoti piesardzīga spēle. Turklāt ņemot vērā, ka viņam ir jau 5. puķis, Dragon Ascensions. Nu, gaidīsim uz kaut kādu ļoti aktīvu spēli no viņa puses. Un cerēsim, ka viņi mēģinās kaut ko panākt ar šo 5. puķu bufu. Vai nu baronu, vai kādu turēt iegūt. Tātad komanda Supernaturālos ir savākušies vidū. Rīvena tikmēr dodās uz leju, lai radītu spiedienu tur. Tad tiek tīrīti vārdi barona tūmā. Un jā, komanda Vikri Kolbēļi dodās iekšā. Vairāk viņiem neizdevās nevienu nogalināt. Rīvena teleportējās aizmugurē, Orions reiz izmantos viņu vienu pašu ultimātu. Rīvena tiek nogalināta, bet viņai vēl ir Guardian Angels. Tikmēr Kalista cenšas ļoti drosmīgi cīnīties pret viņiem nepārāk izdodas. Un, wow, Supernaturālos zaudē tikai vienu no saviem spēlētājiem. Pārējie veiksmīgi izdzīvo un visi metās